Vai tās ir tautu meitas, ja viņas ir spīganas vai velna meitas? Šodien iepriecināsim cilvēks ar bezmaksas taksometru pakalpojumiem Maucam. Kāpiet iekšā aizvedīšu. Pa ceļam ir. Nāciet. Deglava tiltu. Jā, tieši pa Deglavu tiltu ir. Jā. Kā jūs ziniet, ka es braucu pa Deglavu ielu? Pa Deglavu ielu? Jā. Es jūtu cilvēkus. Man pie pieturas meita tur gaidīs. Tad superīgi nogādāsim līdz meitai, ja? O kāda mūzika neskan? Uzslēdz skaļāk. Tas skaļu, vai ne? Mums vajag kristīgo. Kristīgo mūziku tikai. Es esmu draudzē tur, kur ir jaunieši, un mums nav problēmas ar Kādā draudzē jūs ejat? Prieka vēstī. Bieži? Jā, es regulāri eju. Man kā jaunietim arī vajadzētu iet? Noteikti. Tāpēc, lai kaut cik sakārtot dzīvi, jo noteikti jums ir kādas lietas, ko vajadzētu sakārtot, jo tādas ir katram. Tāds man ir prieka vēsts. Prieka vēsts, jā? Labi. Mēs šitais man būs pēc brauciena, tad jāizlasa, jā? Būtu ļoti vēlams. Un, liels paldies un padomājiet par šiem jautājumiem, jo tie ir tādi svarīgi. Jo būtībā jau tagad jau daudzi jūk prātā, ka nesaprot, jaunieši, jā? Nu, arī jaunieši. Nu, ko jūs sakiet par to Eirovīziju? Vai tās ir tautu meitas, ja viņas ir spīganas, vai velna meitas, vai raganiņas? Nevar saprast, jā? Nē, es jau saprotu, bet nekādā gadījumā ne tautu meitas. Labi. Labi, svētīgi. Svētīgi. Nevajag jūs aizvest, kundze, kur vajag? Nevajag naudu. Braucam, jā? Piesprādzējieties. Paldies, Deliņš. Paldies jums. Patīk tā dziesma? Nē? Labi, slēdzam ārā. Kā jūs savs? Kravalis. Travel. Nē, travel nē. Esmu arī ceļoties, bet kravalis. Tante Marija. Tante Marija, jā? Atcerēsieties mani kravali? Kravalis. Šeiten, jā, tad esam klāt? Jā. Tā, roka. Ideāli. Viss labi. Lai veicās, jā? Jā, lai veicās. Čau. Čau.